Latvijā katra pašvaldība pati izvēlās metodoloģiju, kādā veidā tiks apsaimniekoti atkritumi. Un Jūrmala ir vienīgā pilsēta Latvijā, kas ir izvēlējusies atkritumus svērt, nevis uzskaitīt pēc tā tilpuma jeb kubikmetriem. Metode, kā atkritumi tiek svērti, tika integrēta un izdomāta un ieviesta Jūrmalas pašvaldībā ar mērķi, lai motivētu un mudinātu iedzīvotājus iesaistīties atkritumu šķirošanā ar vien vairāk un vairāk. Respektīvi, jo vairāk mēs šķirojam, jo mazāk atkritumu paliek sadzīves atkritumos, jo ir mazāks rēķins. Pilnīgi visi sadzīves atkritumu konteineri, bioloģisko atkritumu konteineri un dārza atkritumu konteineri ir aprīkoti ar RFID čipiem, jeb radiofrekvences čipiem, kas ir iebūvēti katrā konteinerā. RFID čips ir maza apaļa iekārtiņa, kas ir iebūvēta konteinerā zem vāka, kas ir pilnīgi droša iedzīvotājiem, pilnīgi droša cilvēkam, viņa ir nekaitīga, viņa strādā pēc spoguļu principa, jo iekārta ir iebūvēta atkritumu vedējā, un piebraucot atkritumu vedējs rada signālu, un šis čips spoguļu veidā atstaro signālu atpakaļ, un tādējādi iekārta nolasa konteinera tilpumu, adresi, jūsu datus, un mēs zinām, kādu konteineru jāceļ, cik viņš ir liels, kādai frakcijai tas ir paredzēts un tā tālāk. Un visi šie dati automātiski tiek saistīti arī ar svariem un ielasās sistēmā. Tādējādi mūsu sistēma momentāli saņem visu informāciju par iztukšotu apjomu, sasaistot visu šo informāciju kopā. Savukārt svēršanas process notiek pilnīgi automatizēti, un katrs konteiners tiek nosverts divas reizes. Pirmo reizi konteiners tiek nosverts pacelšanas brīdī, kad viņš ir pilns, un otru reizi jau pēc iztukšošanas, tādējādi aprēķinot arī starpību starp pilno un tukšo konteineru. Gribas uzreiz piebilst, ka šie svari ir speciāli, viņi ir industriāli, viņi ir speciāli paredzēti tieši šāda veida risinājumiem. Viņus nevar salīdzināt ar mūsu parastajiem virtuves svariem vai darba svariem, jo viņi ir speciāli radīti šāda veida risinājumiem. Mēs esam dabūjuši arī speciālo Latvijas meteoroloģijas centra certifikātu, kas noverificē šo svaru pareizību. Un atbilstoši šo svaru kontroli un pārbaudi mēs veicam arī regulāri, lai pārliecinātos, ka patiešām svari darbojas nevainojami. Sistēmas darbības princips ir nemainīgs visos gadījumos, neatkarīgi vai jūs būtu privātpersona, juridiska persona vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs. Identiski, kā tas notiek arī citās Latvijas pašvaldībās, kad namu apsaimniekotais saņemot kopējo rēķinu, tālāk sadala jau šo rēķinu pa dzīvokļiem. Tāpat notiek arī Jūrmalā. Namu apsaimniekotais saņem kopējo rēķinu par kopējo svaru, un tālāk tas tiek sadalīts jau proporcionāli pa dzīvokļiem. Izvēloties šādu atkritumu apsaimniekošanas veidu, iedzīvotāji ir ieguvēji tad, ja viņi iesaistās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Pats klients primāri ir ieguvējis tanī, ka viņš maksā precīzi par saražoto sadzīves atkritumu daudzumu. Un te vienlaicīgi strādā arī sistēma, ka katram iedzīvotājiem ir radīta brīnišķīga iespēja iesaistīties šajā sistēmā un uzsākt atkritumu šķirošanu, tādējādi samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu savā atkritumu konteinerā un proporcionāli uzreiz arī maksājot mazāk. Savukārt pats tarifs par pakalpojumu veidojas šādi. Tarifs pirmām kārtām veidojas no dabas resursa nodokļa, kas ir lielākais tarifa komponente. Otra lielākā komponente ir poligona apglabāšanas izmaksas, un kas kopā veido vairāk kā pusi no izmaksām, ko maksā mēs kā atkrituma operators vai jūs kā klients. Savukārt pārējās izmaksās jau ir pieskaitāmas pie operatora izmaksām, kas ir ļoti mainīgas un atkarīgas no resursu pieejamības, respektīvi degvielas cenas, no darbinieku izmaksām, atalgojums, nodokļi
un tā tālāk. Vēl tarifā ir iekļauts arī visas papildu prasības un inovācijas, kas ir saistītas ar jaunu iepirkumu un pašvaldības uzņemto zaļo kursu ilgtspējīgas ekonomikas attīstības vārdā. Infrastruktūras attīstība, zaļais transports, pazemes konteineri, pludmales konteineri un tam līdzīgi. Bet, kā jau zināms, zaļā nākotne prasa arī zināmas investīcijas, un tas bieži vien atstāja arī nelielu iespaidu uz gala tarifu.